Nu ko, sveiciens visiem šajā lietainajā pavasara rītā. Sen nav bijis video no manīm. Domāju, vajag tomēr beidzot beigt slinkot un sataisīt kaut kādu video. Pēdējā laikā nebija kaut kā baigās gribēšanas, nezinu, kas bija noticis, nebija pilnīgi radošās tādas, gribēšanas kaut ko darīt. Bet, esmu atpakaļ, esmu saņēmusies un tomēr vajag sataisīt jaunu video. Jāpapriecā jūs ar jaunu kontentu, Došos es pašlaik uz veikalu, vajag iepirkt šādus tādus produktus. Došos mazliet vēlāk reisā uz Kentucky. Manu kravu atvedīs man vietējais šoferis. Piegāde man ir piektdien, un šodien mums ir otrdienas rīts. Ārā uzlija lietus mazliet pa nakti. Laikam priekš Ziemeļa Kalifornijas tas ir šo sezonu pēdējais lietus. Mazliet putekļus noskaloja. Tad tā, ko es gribēju jums pastāstīt mazlietiņ. Cik jau visiem zināms laikam par ekonomisko un politisko situāciju pasaulē, tad arī pie mums ir kāpušās benzīna un dīzeļa cenas. Pašlaik dīzelis Kalifornijā visdārgākais redzēju, tas bija $8.40, ja nemaldos. Visādā gadījumā gandrīz $9 jau sola, kad aizies līdz pat 10. Tas ir, man liekas, par šiem visiem gadiem, cik es Amerikā dzīvoju, visdārgākā cena, ko esmu redzējusi uz degvielas. Benzīns Kalifornijā arī ir krietni virs $6, vietām ir 7 ar kapeikām. Jau arī iet lēnītām uz $8. Es atceros, kad atbraucām tikko uz Ameriku, tas bija kaut kāds, man liekas, 2007. gads. Benzīns viss bija vēl pa $2 arī Kalifornijā. Un tad notika kaut kāda ekonomiskā krīze, kas tur bija pasaulē, un tad pacēlās Kalifornijā līdz pat $4 līdz $5 bija vietām. Un visi bija baigajā, sašutumā, ka vai degviela ir tik dārga, kas notiek. Tad, ja tagad vēl pa tādu $4-5 var atrast benzīnu, tad tā ir laime. Trakums, kas darās pasaulē, tas ir trakums kaut kā, es nezinu, kur mēs ejam, kas būs tālāk, jo dziļāk mežā, jo vairāk baļķu. Kaut kāds vienkārši šausmas, kas te notiek. Uz neko labu tas, laikam, viss neiet. Pagaidām mums personīgi kompānijā ar kravām viss ir ok. Mums ir kontrakts, vedam mēs kompjūturus, tāpēc kravu ziņā tas mūs kaut kā neietekmē, bet to tad, kad degvielu, ir dārgāka, tas gan kompānija ietekmē. Priekšnieks prasīja, lai pildamies, skatāmies degvielas cenas un pildamies, kur ir pēc iespējas lētāka degviela, Nezinu, kā ir ar citām kravām, citās kompānijās. Es domāju, ka varbūt ir grūtāk ar kravām, daudz nemaksā par kravām un benzīns, dīzelis ir dārgāks, un tad neizdevīgi braukāt. Tieši kā mums kompāniju tas pagaidām kaut kā neietekmē. Darbiņš ir, strādājam. Es jau kaut kādu 3. reisu pēc kārtas braucu Kalifornijā, Kentucky, atbraucu mājās, sataisu 34 stundu pauzi un dodos atpakaļ. Mazliet raujos, tā teikt, jo mēneša beigās došos beidzot uz Latviju. Atbrauks tante pie manīm ciemos 13. aprīlī nedēļu paciemosies, un tad mēs dosimies abas divas kopā uz Latviju. Jo vecmammai ir 95 gadu jubileja, ļoti cienīgs vecums, tāpēc vajag aizbraukt ciemos, nosvinēt, dot Dievs viņai daudz spēka un stipras veselības vēl. Tādu mūžu nodzīvot, tā nav joka lieta, ja cilvēks pieredzējis visu kaut ko savā dzīvē ir. Tad, ko es vēl gribēju jums mazliet pastāstīt, nezinu, varbūt no jums kāds jau ir dzirdējis, kad Amerikā pamainījās likums uz to, kas drīkst braukt ar fūri. Agrāk varēja ar darba vīzu braukt, tad tagad tas vairāk nedarbojas, nedrīkst. Tu drīksti uz fūres strādāt, ja tu esi Amerikas pilsonis vai tev ir uz rokas zaļā karte. Mūsu vienam kolēģim, viņš ir procesā, lai saņemtu pašlaik zaļo karti, viņam ir tā saucamā baltā karte, ja viņš gaida, kad viņam atnāks tā zaļā karte, status pamainīsies, un tad viņš tikai varēs strādāt uz fūrēm.
Viņam pašlaik atņēma tiesības, noņēma nost, par cik viņam tādas faktiskās zaļās kartes vēl uz rokām nav, ja, tad viņam noņēma tiesības. Mums kompānijā darbiņu pazaudēja 6, man liekas, šoferi. Ļoti, tas ir vien mūsu kompānijā, ja, tad jūs varat iedomāties, cik vispār kopā darbu zaudēja cilvēki. Darbu zaudēt, tas nav joka lieta, ja nenovēlu es nevienam, jo nedod Dievs sevišķi pie mūsu cenām tagad, kad par visur ir jāmaksā naudiņu vajag cilvēkiem un darbu pazaudēt, tas ir šausmas. Tad, tādi mazliet likumi, tādi mazliet jaunumi. Personīgi uz mani personīgi tas nekādā veidā neietekmē, jo es jau sen esmu kā Amerikas pilsone. Tad man pagaidām darbiņš ir, paldies Dievam. Bet tādi jaunie likumi, kam nav pilsonības vai faktiski zaļās kartes uz rokām, tiem noņēma tiesības. Un tas ir visā Amerikā, tas nav tikai kaut kādā atsevišķā štatā, tas ir visā Amerikā. Cilvēki pazaudē darbu. Tad, došos iekšā veikalā, jāsapērk produkti, un tad dosimies uz fūri visu to salikt. Un gaidīsim, kad atbrauks mūsu krava. Parādīšu, kāds priekšā man dampis baigais stāv. Veca klasika, Dodge. Viņš vēl laivu vēl karī klāt. Brauc uz darbu, paskatīsimies, cik benzīna tankā benzīns un dīzelis. Dīzelis mums ir 8,35, benzīns 6,47, visdārgākais un vislētākais 6,09. Trakums gandrīz $9 par dīzeli. Benzīns arī 6,45, visdārgākais. Tas ir unikums, es kaut ko tādu pirmo reizi redzu pat pie Kalifornijas cenām, tas ir nenormāli, un galvenais, ka tas nav viss, vēl jau būs dārgāk, vēl jau ies vairāk uz augšu. Sola, kad līdz pat $10 būs. Nezinu, ko mēs toreiz darīsim. Brauksim ar velosipēdiem. Ko darīt savādāk? Atveda man kravu. Pārbaudīsim riepas, lai viss būtu kārtībā. Gaismas, lai deg. Šis pagrieziens mums deg. Plombes ir. Atslaide. Pārbaudīsim pagriezienu un riepas uz otru pusi arī. Lai viss būtu kā vajag un varēs doties ceļā uz piekdienas piegādi uz Kentucky. Šodien ārā lietus līņā. Kalnos it kā sola sniegu. Stundu pabraucot no šejienes, no pilsētas uz kalniem, sola sniegu. Bet skatījos pa Google Maps, it kā nekādu sastrēgumu nav. Un tas jau vien nozīmē, ka satiksme iet smuki. Šoreiz braukšu arī ar rīferi. Temperatūra ir mums uz 72 grādiem pēc Fahrenheita. Degviela mums ir mazliet mazāk kā pusbāka priekš rīfera. Tas ir labi. Temperatūra arī ir ieslēgta, viss kārtībā kā vajag. Liekam āmurīti nost, svelkam nost un dodamies ceļā.
priekšā, pārbauda transportnieki fūrām, vai ir līdzi ķēdes. Tas nenozīmē, ka ķēdes būs kalnos jāliek, tas vienkārši nozīmē, ka viņi pārbauda. Tev jābūt līdz aprīlim 30. ja nemaldos. Līdz aprīļa beigām tev ir jābūt līdzi ķēdēm, jo visādi vēl var gadīties, varbūt sniegi, varbūt ledāji un var nākties, kad vajag ķēdes. Ja tev ķēžu nav, visdrīzākais, kad viņi tevi cauri nemaz arī nelaidīs. Varbūt šodien vēl varbūt palaistu, ja, par cik tur tā kā, vairāk lietus, bet arī ļoti šaubīgi. Tad, jā, pēc 13 jūdzēm apstāsimies uz nobrauktuves, viņi paprasa. Citreiz vienkārši paprasa, vai ir ķēdes, citreiz viņi skatās pa sāna kabatām, ja, noliktavās, kur ir, tev ir jāparāda ķēdes, jābūt maksimumam ķēža līdzi. Tad redzēsim, iebrauksim tuvāk, redzēsim, kas tālāk notiksies. Lēnītām ceļamies kalnos. Šeit vēl jau tikai tāds sākums un līmenis nav tik vēl augsts. Pagaidām iet lietus. Tālāk uz priekšu it kā arī nerādīja, kad ir sniegs. Google joprojām rāda, kad viss ir zaļš, braucam tīri, bez nekādām problēmām. Redzēs, tad, kad nonāksim tur, redzēs, kas tur īstenībā ir, bet nedomāju, kad būs sniegs. Visdrīzākais, kad sniegs būs vairāk naktī, tad, kad temperatūras kritīsies, tad laika ziņās skatoties, bija kaut kādi 4 grādi siltumā, tāpēc vēl nekas nepiesals, nav sasalis. Noteikti ir tikai vēl lietus vai varbūt slapšs sniegs. Uz nākošās nobrauktuves brauksim nost. Apstāsimies, lai pārbaudām mums ķēdes. Visur zīmes ir saliktas, kad fūrām ir jāstājas, jo priekšā pārbauda ķēdes. Ārā lietus iet baigi feini. Mans laikam Kalifornijā viens no vismīļākajiem gada laikiem tas ir pavasaris, tad, kad viss ir sazaļojis, jau lietutiņš līst, pirms nāk vasara un viss izdeg, jo, cik zināms, tad Kalifornijā, ja, vasarā mums lietus nav, lietus mums ir parasti ziemā, pavasarī, rudenī, ja, bet vasarā nav ne pilas lietus, tāpēc līdz ar to viss izdeg, zāle ir izdegusi, visur ir sausa, ja šādi tādi koki ir, pavasaru skujas koki vairāk. Vienīgi, ja tu kaut ko mākslīgi laisti, ja, pie mājām, teiksim, audzē zālā, jo viss tad tev skaists un zaļš viss, bet tā paņemot, kaut kur, teiksim, sauvaļā, ja, viss ir izdedzis tāds dzeltens, tāpēc pašlaik, kad vēl lietutiņš ir un viss sazaļo, pašlaik arī visi koki, viss sāk plaukt, ļoti skaisti ārā, zaļš, sulīgas tādas krāsas, tiešām patīkams laiks. Ko? Braucam mēs uz nobrauktuvi, ja? Daudz jau kolēģu priekšā rindā stāv, visiem pārbauda, vai ir ķēdes. Jo parasti, kā jau nāk pavasaris, viss jau vasarā tuvāk, ja tad visi, nevajag ķēdes. Es principā viņas visu laiku līdzi vadāju, tāpēc man jebkurā laikā var pārbaudīt, man viņas vienmēr ir līdzi, man viņas rokā nav jānēsā. Stāv viņas nolikta viņā sāna, lai viņas tur arī stāv, tad, kad man vajag, es viņas uzlieku, kad nevajag, vienkārši, lai viņas tur ir. Jābūt gatavai uz ceļa visādām situācijām, jo ar laiku kā ir, nekad nevar zināt. Likās, kad jau, viss jau siltais laiks klāt, bet šeit jau uzdeva tomēr kaut kādu lietu, iespējamu sniegu un pārbauda mums tā. Nezinu, vai viņi kaut ko prasa vispār, pat fiziski viņi, es skatos, nepārbauda. Vienkārši māja ar rokām brauciet cauri. Varbūt viņi mūsu labajam vārdam tic, ka mums viss ir līdzi, ja? Jā, māja tikai ar roku, rāda braukt. Jā,
kādi vīriņi strādā šodien. Pirmais onklis, viņu atceros, viņš pagājuši, bet arī bija tāds onklis pozitīva, vienmēr smaidīgs, priecīgs, māja ar roku, jā, viņam uz tīri laiž tikai cauri, neko fiziski nepārbauda, vienkārši varbūt domā tie, kas ir izbrauca, ja iebrauca uz pārbaudi, tad noteikti būs līdzi ķēdes, nezinu. Vai vienkārši arī viņi zina, kad priekšā nekāda sniega nav, jo es domāju, ka viņi ar darbiniekiem priekšā tāpat komunicē. Noteikti zina, ka ķēdes priekšā nevajag, viss ir tīrs un vienkārši iedzer mūs cauri izbraukt un brauciet tālāk, ja. Tāpēc brauksim tālāk un skatīsimies, kas tur darīsies augstāk kalnos. Cerams, ka viss būs labi. Priekšā mums būs Nevada štats, pilsēta Rīno. Pa Kaliforniju kaut kādu vēl pusotru stundu palikam uz braukt, un tad jau būsim Nevadā. Atrodos jau kalna pašā tā kā virsotnē, ja, kur parasti ir viet sniegs. Iet joprojām lietus, sniega nav, ārā 44 grādi pēc paratīte. Es domāju, tālāk arī nebūs nekāda sniega, jo par radaru laika ziņās rādīja, kad sniega mākonis it kā šeit ir posms, bet, viss vienkārši iet lietu, jo nav arī ļoti tik zema temperatūra, lai sniegs ietu. Es jau domāju, varbūt vēl sastapšu pēdējo sniegu šajā sezonā, bet nekā, iet lietus. Tas arī ir labāk, jo negribas kaut kur aizkavēties, negribas likt ķēdes, atkal smērēties un visas drēbes slapjas un augsts ārā un laiku kavēt. Un labāk izbraukt un skaisti braukt bez kādām ķibelēm ceļā. Projām atrodos Kalifornijā, lēnītēm, bet pārliecinoši tuvojos Nevadas robežai. Drīz jau stāv kur mašīna, sniegu tīrāmā mašīna stāv gatavībā. Es domāju, pa nakti noteikti būs sniegs, pa nakti temperatūra krītas un sniedziņš noteikti būs. Visi stāv gatavībā, ja nu kas sāks tīrīt, lai ceļi ir tīri, lai visi var droši izbraukt bez nekādām ķibelēm. Atrodos pašlaik jau gandrīz tā teikt pašā kalna galotnē. Pa malām vēl ir redzams iepriekšējais pagājušais sniegs no pagājušās reizes sniega vētrām. Temperatūra uz doto brīdi ir 39 grādi pēc Fahrenheita. Ārām ir tā kā slapjš sniegs. Tā kā grib krist, tā kā tāds vairāk kā lietus. Nevar tīri saprast, bet vēl visādā gadījumā ledus nekāda apledojuma nav, jo temperatūra vēl joprojām turās plusā. Šeit jau tā kā sāk snikt mazliet tādām lielākām pārslām, slapjām. Es domāju, vēlāk, kad jau vakars vairāk būs, pašlaik ir pēc 15:05 vakarā, vēlāk uz nakti noteikti sāks piesalt un būs sniegs. Temperatūras kritīsies uz nakti, sola mīnusus. Man ļoti paveicās, ka es vēl izbraucu pašlaik, kad ārā vēl mīnusu nekādu nav. Tad, kad viss tikai vēl sākas tikai. Es domāju, noteikti varbūt šīs sezonas pēdējā vētra tāda neliela sniega. Tūlīt sākšu lejā laisties no kalna. Tur jau priecīgāk būs pašlaik, jā. Mazlietiņi sāk snikt tā kā stiprāk, bet joprojām nepiesalst un slapjš tāds sniegs pārslas. Jā, Kalifornija pamodās. Tad, kad ziemas beigas, jau pavasaris, ja, izdomāja, ka vajag tomēr sniedziņam būt. Šogad tā ziema tāda bija švaka. Īpaši nekādu baigo nokrišņu nebija. Redzēs, kāda vasara būs. Domāju, ka būs noteikti daudz visādu ugunsgrēku, jo viss būs izkaltas atkal. Būs visādās ūdenskrātuvēs mazs ūdens. Klausaties, draugi, te jau sāk snikt mazliet nopietnāk, ja? 35 grādi ārā.
mazliet es laikam pasteidzos ar saviem secinājumiem, ja? Nevaru saprast, kādēļ man svīst ciet logi. Kaut kur laikam filtrs kaut kas štruntīgs, jo es gan siltu, gan augstu gaisu, gan tā, gan šā pūšu un nekā vienkārši svīst nenormāli viss ciet. Ko tu darīsi, nu? Jā, sāk snikt diezgan pieklājīgi. Pašlaik ir 35 grādi ārā pēc Fahrenheita. Nu, vēl jau 34 nokritās. Jau pamazām sāks piesalt. Jā, nedomāju, ka tāds sniedziņš šeit būs. Ja godīgi es braucu, jau uz beigā pozitīva, kad ārā tikai lietas, nekā tur taču nebūs. Aha. Nebija pasties, cik smuki sāk krist. Ai. Jā, es domāju, naktī te briesmu lietas darīsies. Vismaz viena lieta ir man pozitīva, to, kad es pabraucu vēl cauri šim posmam, kad ārā ir gaišs un vēl ceļi ir daudz maz tīri, ja? Nav piesniguši. Un otrs pluss ir tāds, kad man ir diezgan smaga krava. Principā, pagaidām vēl mīnusu nekādu nav šajā visā. Nu, ko pēdējais sniegs, es domāju, šajā sezonā noteikti pēdējais sniedziņš. Nekas. Vajag pabraukt mazliet, pēc tam būs karstums. Gribēsies, lai vēsumiņš ir. Jā, tīri smuki krīt. Es pat teikšu, te jau ir sabraukts ceļš, policijas nav. Uz ceļa jau ir piebraukts. Baigā tāda tajā labajā kreisajā līnijā ir diezgan putra. Jā. Es izšmaucu cauri tiešām vēl pat ķēdes nevajag man likt. Sniegs iet, jā, daudz trakāks nekā es domāju, ka būs, godīgi sakot. 33 grādi pašlaik ir. Jā, es negaidīju, kad šeit būs tā tik traki. Braucam lēnītām, braucam prātīgi. Tūlīt sāksimies laisties lejā no kalna. Labajā pusē mums ir slēpošanas rezorts, slēpošanas trases. Sniegs jau pagājušajā nedēļā bija diezgan fokuses, tāda plikatā trase bija. Jā, nezinu, kas man ar to logiem, kāpēc tas ieslēdzu, lai man cirkulē gaisu no ārpuses. Un ieslēdzu augsto gaisu it kā palīdz, bet joprojām nav kā vajadzētu būt. Jā, skatieties, šeit ceļš ir gan piebraukts. Šeit ir sniedziņš piebraukts. Sākam stāties, visi bremzē priekšā. Priekšā ir nogāze no kalna. Mums ir smaga krava. Iesāksim ripot lejā. Lēni uzlikos uz trešā roba motora bremzi, jo krava diezgan ir gan pasmaga, tāpēc var atļauties, ja būtu viegla krava, tad ar priekšu tik stipri gan es nebremzētu, jo saliktu mani sanestu. Vēl jau neviens ceļa tīrāmais nav redzēts, ka tīrītu ceļu it kā jau vajadzētu būt. Turam distanci. Laižamies lejā lēni un prātīgi, policista kungs mūs apdzen. Laižamies pašlaik no kalna 45 km/h. Nu, iet tīri normāli. Es domāju, no kalna sāksim tikt vairāk uz leju, tur jau būs jau smukāks laiksniņš. Es ļoti ceru, ka avārijas nekādas priekšā nav, jo otrais policists mani jau apdzen. It kā brauc viņa bez gaismām,
varbūt vienkārši patrolē skatās, lai viss būtu kārtībā, lai visi prātīgi mēs brauktu. Jā, ar to logu svīšanu man kaut kas nav tas, kā vajadzētu būt. Agrāk tā nebija. Viens brīnums vēl bez gaismām brauc. Atrodos pašlaik Nevadā. Vajag uzpildīties man. Šeit dīzelis maksā 6,45. Diezgan dārgs. Bet nu ko darīsi? Tā, tad īsim brīvu vietu. Man vēl notika viena tāda neliela nelaimīte, jā. Es braucu un man tā kā ik pa laikam rauj jūtās motors mazliet tā kā atpakaļ. Parauj kaut kas notiek, nezinu, līdās apstāšos, paskīšos, kaut kādu kodu izmetis ir, paskīsimies, ko rāda, un tad domāsim, ko tālāk darīt. Labrīt visiem no Jūtas. Pamodos tikko. Vakar apstājos 2 naktī, izgulājos, pamodos, turpināsim savu ceļu. Priekšā stāv tāda liela mašīna, ļoti garu piekabi. Tur līdz pašām beigām aiziet piekabe. Šodien lietus līst Jūtā. Skatījos pēc Salt Lake City, braucot cauri kalniem, it kā tur iet sniegs, bet Google Maps rāda atkal visu tīru zaļu, it kā nekādu aizkavējumu sastrēgumu nav. Cerams, ka nebūs tā kā vakar, kad es domāju, kad viss būs skaisti un vienkārši lietus iet un beigās uznāca sniedziņš. Nu, dzīvosim, redzēsim. Kad tur tiksim, tad jau arī paskīsimies, kas tur notiekās. Ja nu gadījumā pa ceļu būs zīme, kad priekšā jāliek ķēdes, es tad vienkārši pa 84. intersteitu atbraukšu apkārt. Un viss. Tātad šodien startējam no Jūtas. Un es ceru aizbraukt līdz Nebraskas beigām. Redzēs, kā mums ies. Šodien tāds laiks ārā, kad gribās tikai vienkārši gulēt. Vakar vecā klasika Eiropas stilā. International. Tā, nu ko, labi, dodamies ceļā, jā. Skatīsimies, kas iespēc Salt Lake City. Būs sniegs vai nē. Uz doto brīdi. Bedres. Jūtā pašlaik benzīns ir 5,89. Es atvainojos, tas ir dīzelis 5,89 un benzīns ir 4,09 Shell. Jā, lētāks nekā Nevadā. Un noteikti lētāks nekā Kalifornijā, bet, tāpat salīdzinoši dārgs, kas mums priekšā Flying J 4,09 benzīns un dīzelis 5,89. 4,15 ir benzīns. Jā, jāskatās, kur ir lētāks. Kur ir lētāks, tur arī jāpildās. Tā, ātri izbrauksim, kamēr tur mums vēl viss uz sarkanās nav. Tuvojamies kalniem. Pagaidām ārā 47 grādi. Pēc Fahrenheita iet lietus. Sniedziņš vēl nav sācies. Nezinu, kā būs kalna galotnē. Varbūt būs. Ļoti interesantu tādu lietu novēroju. Man liekas, ka Jūtas šoferi vispār nav lietas kursā par to, kad vajag ieslēgt gaismas lietainā laikā pelēkā.
Man liekas, katra kaut kāda trešā mašīna brauca vienkārši bez gaismām. Tad, kad iet pa lielceļu 5 līnijas, ja, visi ātrumā brauc, ūdens šļakstās, ārā ir pelēcīgs laiks un balta mašīna brauc bez gaismām, tas ir eitu viņu saredzi. Nu, principā, jebkuras krāsas mašīna, ja, brauc bez gaismām, tev jāmaina līnijas, tu vienkārši nevari viņu redzēt. Spoguli, jo viss tas ūdens, viss šļakstās, ir ārā pelēks laiks un nesaprotu, kāpēc policija nestādina nesoda par ko tādu. Tas taču ir likums, tad, kad ir ārā liedains laiks, tad ir jāieslēdz gaismas. Bet nekad nav, nezinu, dzirdēts, ka kādu sodītu par to, ka brauc bez gaismām. Vienreiz man sanāca, kā pāris gadi atpakaļ arī bija šausmīgas lietavas un mašīna vilkās man blakus bez gaismām. Man nācās pēkšņi mainīt līnijas un es viņu neieraudzīju. Tur bija brīnuma lieta, kad viņa redzēja, ka es sāku mainīt līnijas un bija par pamaku malā. Un pēc tam ieslēdzās gaismas tikai. Vajag kaut kam tādam notikt, lai cilvēks saprastu, ka vajag ieslēgt gaismas tādā laikā. Tā, nu labi, par to braucam lēnītām, ceļamies kalnā, skatīsimies, kas tālāk būs. Labrīt visiem no Missouri. Tikko pamodos, izbraucu uz Kentucky, pēdējā maiņa man priekšā. Ārā mums šodien no rīta baigi lietus. Tagad jau daudz maz pārgāja, mazliet debesis tā kā priekšā noskaidrojas, bet vēl jau sola lietu. No rīta lietā kārtīgi, tādas lietavas bija, negribējās celties. Tas man liekas, man personīgi ir vistrakākais, kad ārā iet baigais tāds lietus un vējš. Nu, galīgi negribas celties, gribas vienkārši gulēt visu dienu un negribas nekur braukt, negribas strādāt. Bet, nu, diemžēl ir jābrauc un ir jāstrādā, jo par gulēšanu man neviens naudu nemaksās. Palika man priekšā pēdējā maiņa, būšu šodien gala punktā jau. Rīt 7 no rīta man ir piegāde, pēc tam došos pēc kravas un dosimies atpakaļ uz Kaliforniju. Iebrauksim, paņemsim kafiju, lai varētu, tā teikt, šajā lietainajā rītā kārtīgi pamosties. Ārā ir 4 no rīta, šodien ātrāk piecēlos. Aiziešu ātri pēc kafijas, iešu dušā. Palika man līdz piegādēji vēl kaut kāda nepilna stundiņa. Izkraušos un braukšu pēc kravas. Ārā šodien tāds silts laiks, pa nakti lietus lija. Zaļš bišķīts. Šādas te mums dušas. Šis ir jaunas trakstāps, kas tika sataisīts pāris mēnešus atpakaļ. Tātad dušas vēl diezgan labā stāvoklī, salīdzinājumā ar citām. Šeit ir veļa, kur izmazgāt 2 veļas mašīnas. Un uz to brīdi tikai 3 kaltējumi aparāti. Izkautēt veļu $3.25. Izmazgāt arī tā pati cena. Tad nu tālūk. Kas mums te labs pārdodas. Maziņš tāds nodalījums ar visiem piedrumiem priekš fūras. Šādas tādas detaļas.
Siksnes ir apģērbs šāds tāds. Cimdi baigi feinē. Ādas. $20. Šos te es paņemtu priekš darba. O, vai tie arī vēl? Arī feini. Stūres apvalki. Uz telefoniem, statīvi. Man telefona statīva nav. Principā nepatraucētu nopirkt. Šīs vēl ir vecās grāmatiņas. Agrāk braucām mēs pēc tādām grāmatiņām. Nebija elektronisko tahogrāfu, nebija kā tagad viss uz elektronikas. Bija šādas te grāmatiņas. Šeit mēs rakstījām, kad gājām off duty. Tas ir tad, kad tu ej, pieņemsim, pusdienās pārtraukumā neko nedari. Te ir, kad tu guli līnija, te braucamais un te strādāti. Kopējie maili nobrauktie, tur datums, kompānijas vārds, adrese, raksts. Otrajā pusē bija taisījām pre-trip. Nu, tas ir pārbaudes no rīta, ja? Gan trailerim, gan vilcējam. Bet šādas te grāmatiņas izskatījās. Kā viņu pietrūkst. Nu, viņas joprojām pārdodas tikai tāpēc, kad gadījumā, ja tev salūst elektroniskais, tu pārēji uz grāmatiņām. Un vienmēr fūrē arī līdz ir jābūt vienai grāmatiņai. Ui, iespēru. Nu, te tīri grāmatiņas ar inspekciju, kad tu taisi savu ofisa piedarumi šādi tādi. Tā. Cik tad mums Indianā dīzelīts maksā? 4,69. Nē, 5. Pagaidi. 5,39. 4,69 tas ir ar plūdu. 5,39. Klasika stāv rūs. Aizgāju čekins, attaisīju, papīrus arī atdevu. Sēžu gaidu, kad man atnāks izziņa, uz kurām durvīm stāties. Lai varētu izkraut mani ārā. Man ir pieteikts 7 no rīta šodien. Šlaik ir 7:02. Ļoti daudz mūsu šeit šodien. Ļoti aizņemta šodien, bet, man uz 7 ir pieteikts, tāpēc es īpaši neuztraucos, it kā vajadzētu mani vienu no pirmajiem izkraut ārā. Tāpēc sēdēsim un gaidīsim. Šodien man īstenībā baigi noveicās. 40 fūras kraujas ārā un mani pašu pirmo izkrāva. Es jau domāju, varbūt aizbraukt nopirkt loterijas biļeti, šitā veicās. Baigi feini. Grīda ir netīra. Tūlītās paņemšu birsti un pārslaucīšu visu. Jāsavāc ir siksnas. Man braukšu pēc kravas 30 minūtes no šeienes, no vietas, kur piegādāju tikko, uz Jeffersonville, Indiana. Ko vēl tieši kraus nezinu. Priekšā ir
centrā bišķīti. Uz veikaliem tur var aiziet. Naudiņu patērēt, ja gadījumā tā ilgi krauj. Tā. Es tā saprotu, ka man būs viena no tām rampām. Es laikam maliņā ieparkošošu tad smuku, lai es nevienam netraucētu un aiziešu paskatīšos, kas tur notiek, kur man jāparkojas. Kaut kādas kastes, laikam, man kraus, nezinu. Nevienā nav. Kaut kāds vīrietis apiešu uz ofisu. Kaut kādu atradīšu ofisā. Karavīrs krita. Irāts. Īvis karavīrs. Stāvu gaidu. Nezinu, ofisu nekadu neatradu, vienkārši šeit iegāju iekšā pašā noliktavā. Tālāk negribas iet. Bija rakstīts, ka vajag drošības brilles. Tāpēc bez brillēm negribas drošības nekur iet. Gaidu, varbūt kāds pienāks kaut kad. Kaut kāds zvaniņš noskanēja. Es tā saprotu, ka viņi man kraus kaut kādas kastes, kas ies tālāk uz kompānijām. Es kaut ko kraus. Sakrāva mani šādas te lielas kastes iekšā. Kaut kas saistīts ar vīnu. Nav ne vīns, ne vīna pudeles. Man liekas, ka tur iekšā ir tikai kaut kādas tukšās kastes, kur liks iekšā pēc tam vīnu. Uzliku 2 siksnes. Krava ir ļoti viegla. Aiztaisīšu durvis un brauksim uz Kalifornijas pusi jau.
notiek tur, bet tur ir tāds ļoti aizdomīgs mākonis. Man viņš kaut kā nepatīk. Tiešām palika tumšs pēkšņi un vējš pacēlās, lietus sāka iet aizmugurē vēl gaiša redzās, bet šeit kaut kas nelabs ir. Tāda sajūta, ka tūlītās baigā krusa sāksies. Pagaidām iet ļoti stipras lietus. Kā man šitais viss atgādina pagājušo gadu, kad es iebraucu San Luisā Tornado. Paskatīsimies, kas no šī visa par ko pārvērtīsies. Ceļš mazliet appludināts. Redzēs, ka stāv ūdens, samazināju ātrumu, lai mani nesamet, jo krava arī viegla. Ļoti lielas māsas redzās logās sitās. Redz, te jau tā kā mazāk, mazliet priecīgāks paliek. Aizmugurā tas viss melnums palika. Parādīšu viskaistāko šoferi, kādu esmu redzējusi. Skaists šoferis, jā? Jā, sveiki, skatās draugs. Nedzi, kā zuķi pupiņa. Labrīt visiem! Pašlaik atrodas Nebraskā. Apstājos jāaiziet uz veikalu un jāaiziet pēc kafijas. Ārā ļoti stiprs vējš. Priekšā man ir Vajomings pēc kaut kādas nepilnas stundas. Tur vakar naktī ceļš bija slēgts, jo gāja sniegs, apledojuši ceļi bija. Pašlaik arī esot stiprs vējš un joprojām ceļi apledojuši. Man piekabē ir 15,000 paundi, kaut kādi 10 vai 15,000. Nu, visādā gadījumā nav nekas smags. Tāpēc redzēs, kā mēs tur izbrauksim. Nekā, es domāju, būs viss labi. Nav ko pirms laika satraukties. Tad, kad aizbrauksim, tad arī redzēsim, kas tur kā tur mums iet. Būs labi. Tā, iesim ātri Walmartā, jāpaņem man avokado ir. Jāatrod vieta, kur noparkoties. Tā, šo te fūri mēs laikam palaidīsim, lai viņa izgriež. Savādāk viņa nevarēs iegriezties, ja tur stāvēšu. Nu, braucam. Kustās. Jaunais Volvo. Skaista krāsa, arī tāda ķiršu sarkana, ļoti smuka. Man patīk vēl tādas armijas zaļā ir arī ļoti skaista. Smuki izskatās tā. Tā. Un mēs varētu ieparkoties, lai mēs nevienam netrocājam. Tā, šeit ir speciāli parkingi priekš fūrām. Super. Viena vieta ir brīva, divas ir brīvas. Viņiem savādāk nepatīk, tad, kad mēs parkojamies tur, kur mašīnām jāparkojas. Nē, es saprotu. Ir speciālas vietas priekš fūrām. Tie lielveikali ļoti forši.
iebrauc, ja vajag kaut ko nopirkt bez problēmām. Tā. Šeit arī pa nakti viņi atļauj noparkoties. Redzi, kaut kur šratiņus atstāja. Vai tad grūti aiziet aizstumt, Pēc tam sākas ratiņus šitā atstāja, vakar pēc tam pašiem jāparkojas, ieparkoties nevar. Musurus arī piesveido, un pēc tam mēs brīnamies, kāpēc ar fūrām nekur neviens negrib, kad mēs parkotos, neatļauj vairāk parkoties. Es pilnīgi saprotu, kāpēc neatļauj parkoties, tāpēc, ka sākas šitādas te cūcības, vai tad ir visur miskastes, paņem aizēm miskasti izsviet, aizdzen tu tos ratiņus, tāpat mēs sēžam fūrā katru dienu no rīta līdz vakaram, pārēj tu tos pāris soļus, ja tev par sliktu, kā saka, tas nenāks, bet nē, vajag mums aizcūkot visu. Tā, ēdamo mēs paņēmām. Tad brauksim uz Dunkin Donuts pēc kafijas. Tad brauksim, paņemsim rīta kafīņu. Dosimies tālāk, skatīsimies, ko Vajomings sagādājas priekš mums ir. Atrodos pašlaik nelielā pilsētiņā Sidnī. Ļoti feina, man patīk šeit stāties. Šeit ir veikals Kabelas. Viss priekš kempinga, priekš zvejas, priekš medībām, viss priekš āra sportiem jebkādiem, ja. Tur ir arī ļoti labs parkings. Pēc tam šeit ir Dunkin Donuts, ļoti labu kafiju var dabūt. Tur mazlietiņ atpakaļ ir Walmarts lielveikals. Var iepirkties, ja gadījumā ko vajag. Šeit arī var pastaigāt, bieži vien es eju staigāt 30 minūtes pusdienu pārtraukumā, kad apstājos. Izēju mazlietiņ pāris riņķus, tā teikt, apiet, izlocīt kājas. Forši vēl tas, ka šeit satiksmes nav tādas, gan ne uz ceļiem, nekur tā var piebraukt pie visa tīri labi. Apstāšu uz ceļa malā, nevienam es šeit netraucēju. Būs labi. Parādīšu jums tūlītās tiešām, ko nozīmē klasika. Es domāju, jūs jau redziet. Eiropas stila. Bez garā purna, teiksim tā priekšā, ja. Ļoti foršs Freightliners vecais tas ir. Un tā ir klasika, tu es saprotu tiešām. Viņa vēl nav tāda aptaisīta, ja. Bišķīt, tu redzēt, dzīve ir nodzīvojusi. Bet, tomēr vēl ripo, strādā, kādam naudiņu pelna. Tā ir tiešām klasika uz ceļa. Ko, paņēmu uz kafiju un dosimies tālāk. Redzēsim, ko mums sagādās Vajomings priekšā. Kam vēl patīk motora rūkoņa agri no rīta. Dziesma priekš dvēseles. Balzāms priekš dvēseles. Izbraucu es, baigi mani mētā. Ko es izdarīšu? Es pārbīdīšu riepas uz pašu aizmuguri. Man tādu nelielu triku ieteica sen atpakaļ, kad sāku mācīties uz fūrām. Tad, kad es šīs riepas pārbīdīšu līdz pašai aizmugurē, tad vējam nebūs, kur aizmuguri ķert. Tā. Neigāt, pakaļ tūlīt mēs pabrauksim uz priekšu atpakaļ un tie pini ieies iekšā. Baigi svaida, man viegla krava. Es gribu maksimāli
izdarīt visu, kas ir atkarīgs no maniem, lai es varu drošāk braukt. Tā. Tā. Brauksim uz aizmuguri bišķīt. Okay. Tā. Nu redz, tagad man sanāk riepas līdz pašai aizmugurei un vējš aiz astes neķersies. Iesim cauri. Tā. Okay. Paskatīsimies līdz apstākļu kārtībā. Jā, riepa nesmuki tā izlīdusi. Viņai nevajadzētu būt šī tik izlīdušai. Jā, man rokas būs netīras visas. Bet pat ūdens ir šai vēl. Skaisti. Tā, to man jāpasaka būs mehāniķiem, lai viņi pietaisa viņu kārtīgāk. Jo viņai nav jākrīt ārā. Viss kārtībā. Brauksim tālāk. netīro logu. Tikko uzpildījos 651 litrs, 1036 eiro. Nezinu, kāds ir kurs uz doto brīdi. Galonos man sanāca 172. Dīzelis tik dārgs, ka neviens pat neuzpildās. Nav vienas divas dvēseles trakstēpā. Krustu šķērs var parkoties. Es uzpildīšos tulīt mazlietiņi. Man vajag dažas galonus pieliet. Nedaudz, bet vajag pirms mājām. 6,75. Beidzot pieveicu kārtējo reisu. Esmu mājās līdz rītdienas vakaram. Veselas 34 stundas. Būšu mājās. Nezinu, ko es darīšu ar visu šo brīvo laiku. Tā, rītā vakarā es projām. Uz Freeman braukšu. Un pēc tam, kā jau ierasts, atpakaļ uz Kentucky. Un pēc tam 20. datumā izlidoju jau uz Latviju. Tāpēc būs mans pēdējais reiss nākošais. Nākošais, reiss būs pēdējais. Man apsolos izlikt video šoreiz. Nebūs tā, ka jāgaida būs mēnesis. Nākošo reisu arī safilmēšu, izlikšu. Un tātad tiksimies nākošajā reisā, lai jums visiem veicās!